Mēs ļoti daudz runājam par suņu uzvedību, par paklausību, taču paklausība sastāv no ļoti daudz būtiskām komponentēm arī ikdienā un sadzīvē. Un vēl bez kvalitatīvas barošanas, bez barošanas režīma, bez diennakts režīma, bez mentālās stimulācijas, bez aktivitātēm, bez emocionālā līdzsvara, ārkārtīgi svarīgs faktors jūsu suņa labūtībā un labsajūtā, kā mentālajā, emocionālajā, tā arī fiziskajā, viennozīmīgi ir miegs. It īpaši, ja jūsu suņa nervu sistēma ir pietiekami trausla, un ja jūs ikdienā saskaraties ar reaktivitāti kaut kādās situācijās, vai suni satrauc citi suņi, varbūt satrauc kādi konkrēti cilvēki, vai citus suņus arī satrauc bērni, tad viennozīmīgi sākam tiešām ar dienas režīmu, ar rutīnu un ar miegu. Jo, ja sunim nebūs diennakts laikā bijis pietiekams miegs, ja viņam šis miegs būs saraustīts, tad suņa nervu sistēma jau būs disbalansā, ja? Un ja mēs vēl iziesim ārā un saskarsimies ar kādiem ārējiem izaicinājumiem un kairinājumiem, tad šī nervu sistēma, protams, ka noreaģēs ne tā, kā mums patīk, un arī ne tā, kā sunim ir komfortabli. Līdz ar to jau ieviešot tiešām stabilu miega rutīnu, jūs jau par 50% viennozīmīgi uzlabosiet suņā emocionālo pašsajūtu arī ārpusē. Un pie jau esošajām uzvedības problēmām, tādām kā bailes, stress, reaktivitāte, agresija, mēs noteikti izrunāsim arī par šo te būtisko komponenti. Jā, par to, kāds ir miega režīms, vai miegs ir pietiekams, kāda ir miega kvalitāte, vai sunim ir sava vieta, kur viņš tiešām var netraucēti atpūsties un netraucēts, jā, jo reizēm, it īpaši tad, kad mums ir kucēni un ja mums vēl ģimenē ir bērniņi, tad visiem gribas to mazulīti čamdīt un mīļot un bužināt. Un mēs ļoti bieži arī neļaujam paši neapzināti, mēs traucējam sunīšiem miegā. Un ne par velti man ārkārtīgi patīk, ja ir mājās atsevišķa vietiņa, gultiņa, tas pats būrīts, kas nav sods, bet kas ir sunim mīļa vietiņa. Tad, ja suns neguļ pietiekami vai viņa miegs tiek traucēts, tas ir saraustīts, tad stresa hormona kortizola līmenis organismā paaugstinās. Un tā rezultātā suns uz ārējiem kairinātājiem reaģē spēcīgāk, ātrāk. Tieši tāpat arī viņš ir jūtīgāks uz dažādiem faktoriem, kā piemēram skaņām, kustībām, citiem suņiem, un viņam grūtāk un ilgāk ir atgriezties atpakaļ miera stāvoklī. Ja? Tā vietā, lai viņš mācītos pielāgoties, viņš atrodas tāda pastāvīgā spriedzes un trauksmes režīmā. Ja suns būs noguris, tas ietekmēs arī apmācību procesu, jo nogurušam sunim būs grūtāk koncentrēties uz uzdevumu, grūtāk to atcerēties, grūtāk to uztvert, un reizēm mums varbūt šķiet, ka nodarbībā mums ir suns, kurš nevēlas sadarboties vai kurš nesaprot vai ir izklaidīgs, bet patiesībā tas ir noguris suns, kurš nav pilnvērtīgi atpūties. Un vēl saistībā ar emocionālo noturību, iedomāsimies paši, kā mēs jūtamies, kad mēs neesam atjaunojušies, kad mēs neesam pilnvērtīgi izgulējušies. Ja, mēs bieži vien esam jūtīgāki un varam ātrāk aizsilties vai emocionālāk noreaģēt uz kaut ko, uz ko mēs iepriekš būtu noreaģējuši tīri adekvāti un racionāli. Un precīzi tas pats ir arī sunim. Ja suns ir neizgulējies, neatpūties, tad, protams, ka viņš var jūtīgāk reaģēt situācijās, kurās citkārt viņš būtu izbridis sausām kājām, tā teikt, no šīs situācijas. Ja? Vēl jāņem vērā tas, ka miega laikā suns apstrādā informāciju, kuru viņš ir apguvis dienas laikā, un atpūties suns noteikti ir labāk atcerās komandas, ātrāk tās uztver un ir mazāk izklaidīgs.
Un tieši tāpat kā mūsu cilvēkus, arī suņu veselību un imunitāti ietekmē miegs vai tā iztrūkums. Jo hronisks miega trūkums pavājina suņa imunitāti, savukārt paaugstina infekciju un iekaisumu riskus. Un, protams, miega iztrūkums, saraustīts miegs, hroniska neizgulēšanās, traucēts miegs ietekmē ļoti, ļoti spilgt un spēcīgi un nepatīkami suņa nervu sistēmu. Tas, ko jūs tagad varat mierīgi izdarīt un apdomāt, kā izskatās 24 stundas jūsu suņa dzīvē. Un vai šajās stundās patiešām ir pietiekams laiks netraucētam, nedalītam, nesaraustītam un pilnvērtīgam miegam. Ja padomāt par to, kura ir tā vieta, kur jūs esat mājās atvēlējuši sunim gulēt, varbūt, ka viņa ir kaut kur tādā dinamiskā vietā, varbūt, ka suns pats. Īstenībā suns pats ļoti bieži mums parāda, kura varētu būt tā vieta, nevis tā, ko mēs esam tā kā paredzējuši, bet tā, kur viņš biežāk iet. Viņiem patīk kaut kur nolīst, kaut kur aiziet maliņā. Sunīšiem, kas ir nervozāki, reaktīvāki, pat īstenībā būtu ļoti būtiski un vērtīgi padomāt par nodalītu vietu, ja tas tiešām var būt arī būrītis, jo būris ir par drošību, par mieru, par atpūtu, par atjaunošanos un par foršām patīkamām asociācijām, kuras mēs paši sunī veidojam, raisam un radam saistībā ar būrīti. Ja? Tas ir par vietu. Paskatāmies, vai nav pārāk karsts, vai tas nav pie radiatoriem, vai gluži pretēji pārāk augsts. Bet, kā jau es teicu, suns pats parāda. Ja? Reizēm man arī, es esmu, teiksim, pat mainījusi segumu, uz kā suns guļ, jo es jūtu, ka viņai uz tās segas ir, ko es esmu pārklājusi pāri, šķiet, ka ir pa siltu. Ja? Tad es tur pamainu, pakoriģēju, ļoti, ļoti vēroju savus suņus, kur viņi iet un kur viņi mīl nogulties un arī iemigt. Jā, tā kā tās lietas, ka noteikti skatāmies, lai nekad nav caurvējuši, jā, nav nekas trakāks kā caurvējuši sunim. Man pašai ir 3 suņi, un man katram sunim ir sava vieta, katram sunim ir sava norobežota teritorija, un attiecīgi arī sava norobežota no pārējiem suņiem, vienai no otras sava guļvieta. Ja, un tādējādi es zinu, ka viņas tiešām izgulēsies pietiekami pilnvērtīgi, ja, pat ja viena tur sausīsies vai ries, bet viņas vismaz viena otrai netraucēs un nekādā veidā neietekmēs šo te miegu. Jā, man ir pašai bijis pat situācija, tas sen, ka es aizbraucu uz atbildīgu izstādi, un man suns absolūti nav ne formā, ne kondīcijā, ne gluži fiziskā, bet tādā mentālajā, jo viņa ir nogurusi, viņa ir pagurusi, bez iniciatīvas, ja, un secinājums bija tāds, ka iepriekšējā vakarā es viņu biju atstājis kopā ar otru suni vienā vietā. Un vēl, kas ir būtiski tagad, ka jūs analizēsiet to savu diennakti suņa dzīvē, tad svarīgi ir arī tiešām tā rutīna. Nu, es par viņu ļoti daudz runāju, man jau reizēm liekas, ka varbūt es pa daudz runāju, bet tanīpat laikā man atkal nāk jauni sekotāji, un tad es tā teikt, atkārtošana ir zināšana māte, un reizēm jau arī saimniekam ar lielu pieredzi arī der ik pa laikam kaut ko atgādināt, vai ne? Tā kā es centīšos nepārspīlēt, bet tas gan ir fakts, ka rutīna ir ārkārtīgi svarīga, jā, atkal suņu nervu sistēmā. Nu, un kas ir rutīna? Suns gulēs labāk, ja viņam būs stabila, paredzama diena, jā, kur viņš zina, ka ir savs laiks pastaigai, savs laiks uzdevumiem, savs laiks ēšanai, savs laiks atpūtai. Sunim šī te paredzamība dod miera un drošības sajūtu patiešām. Tā kā to lūdzu lieciet noteikti aiz auss un cenšaties viņu arī pēc iespējas ievērot. Skaidrs, ka dzīve ir dzīve, un mums pašiem reizēm rīts ir saspringtāks, no viena rīta izlaišanas nekas nenotiks, bet es jums teikšu, kā ir. Ja man, teiksim, izpaliek sunī viņu ierastā vakara rutīna, es to ļoti, ļoti uzreiz pamanu. Jā, uzvedībā un suns ir tāds tā kā uzvilktāks. Jā, tā kā viņas ir pieradušas pie šīs te rutīnas, un tas viņām iedod drošības sajūtu, miera sajūtu.
viennozīmīgi. Un sunim pēc katras nodarbes ir vajadzīga arī šī atjaunošanās, gan pēc fiziskas aktivitātes, gan arī pēc mentālām aktivitātēm. Un vakariem vairāk piestāv mierīgas pastaigas, vakariem vairāk piestāv jebkādas nodarbes, rotaļas, spēles, kas ir saistītas ar suņa galveno maņu, tā ir roža, jā, un tas suni tomēr lieliski nomierina, un mani skolēni jau zina, ka mēs dažāda veida uzdevumus saistītus ar šo te maņu mēs izmantojam arī paklausības nodarbībās. Jā, tā kā vakarus ņemat vairāk tam un ieviešat pirms miega, lai tam sunim ir mierīgāka nakts, ieviešat jau tādu, līdzīgi kā mēs paši sev, ka mēs noskaņojamies miegam, arī sunim ieviešat jau tādu mierīgāku to pašu vakaru cēlienu. Un tas, ka suns diennakts laikā daudz guļ, tas ļoti okei. Un ja suns guļ ciešā miegā, nesaraustītā, esam ļoti uzmanīgi, ja suns guļ maz, ja viņam ir saraustīts miegs, ja viņš pie katras mūsu kustības ceļās, raujās augšā, ja, nu tad tur mēs atkal runājam par tādu lietu visbiežāk kā atšķirtības sindroms, ja tas ir telpās, tā ir pilnīgi atsevišķa tēma, es tagad viņai nepieskaršos, bet šīs te mazās niansītes arī pamanat, un reizēm suns traucē sunim, un arī, kā jau es pirmīgi minēju, ja bērni traucē kucēnam vai sunītim gulēt atpūsties, lūdzu noteikti pārunājiet ar bērniem šo te momentu, un man šeit pie highlightiņiem vispār ir kolosāla tēma, viens highlightiņš, kur ir suns un bērns, ļoti iesaku visām ģimenēm ar bērniem, arī bez bērniem iziet cauri šīm te šeit tēmai ļoti vērtīgi un rekomendējam. Un lai cik kādreiz cilvēki vairāk mentāli, viņiem ir grūti pieņemt vārdu būrītis, taču es esmu absolūti par būrīti, un gan būrīti pārvadājot mašīnā suni, gan arī būrīti mājās. Ne visiem, nu, ja jums ir tikai viens suns, un tas ir jāskatās no daudz dažādiem faktoriem un apstākļiem un ģimenes apstākļiem, bet ļoti daudz situācijās, kur ir bērni, kur ir dzīvība, kur ir vēl citi dzīvnieki, un ja sunīts jau ir ar tādu jūtīgu nervu sistēmu, ja, tad ieviešot viņam būrīti, kurā viņš iet un atpūšās un restartējas un atjaunojas, mēs jau iegūstam daudzkārt mierīgāku un prognozējamāku suni, ja, un viņu uzvedību. Tā kā arī par to ir vērts padomāt, bet katrs gadījums ir individuāls, un katru gadījumu un situāciju mēs izskatām individuāli un atsevišķi. Es ceru, ka kādam no jums palīdzēja, vai vismaz ļāva aizdomāties par šo tēmu, un varbūt arī kāds no jums ieviesīs zināmas korekcijas. Ja jums ir jautājumi par šo tēmu, droši rakstat. Man ļoti interesē pilnīgi viss, kas ir saistīts ar miegu, un kā jums ar to veicās, un vai esat pamanījuši izmaiņas, it īpaši tiešām esat uzmanīgi un vērīgi, ja jūs sunītam ļoti saraustīts miegs, tad mums ir jākārto jo tādas pamatlietas, jā, kas ir saistītas ar mieru balansu suņa emocionālajā pasaulē.